Sagāk! Atceries, kā pirmā sērija mums sagāk? Mēs esam īstenībā iegūši nākošo problēmu. Tu īsti tāds sevi kā Beku būtu paņēmis. Ko? Esiet sveicināti atkal. Labrīt! Jā, mums īstenībā ir rīts. Un ko mēs atkal esam gatavi darīt? Jā, brauksim jaunos piedzīvājumos. Jā, pēc jaunas automašīnas. Protams, ne jau bez problēmām automašīna, bet, kā ir perekupē, mums vajag kaut ko padarīt. Ar maziņām problēmām, cerams. Jā, tā vismaz teica. Tā man vismaz teica. Jā, mēs viņu arī neesam redzējuši. Tagad brauksim pakaļ. Mēs šoreiz testēsim? Vai ne? Skatīsimies pēc situācijas. Tīri pēc situācijas iziesim. Jā, mums atkal jābrauc, cik īgad, 180 km, 170. 180. Jā, kad brauksim uz Jelgavu atkal. Jā. Jelgavniekiem čau. Jā. Mūsu lielākie fani. Mēs jums centīsimies visas mašīnas izpirkt. Tādas, ko jums nevajag. Jā, tagad sūtiet visas mašīnas. Jā, tikai braucam pagaļ tam. Un ko mēs vēl? Mums pa ceļam viena tāda sarkana problēma bija uzmākusies, kuru mēs jau nopirkām. Jā, īstenībā mēs parādīsim vienu tādu ātro, kas ir šķidāts. Mēs viņam nebraucām pakaļ, jo mūsu evakuātors nāca no Rīgas. Tad mēs pieķērām viņu klāt, bet tā ir tāda ideja, ko es jums varu pastāstīt, kad ir brīžam, kā šī automašīna neizgāja apskati. Tagad nedaudz pārtrauksim video un gribētu pateikt, protams, lielo paldies mūsu atbalstītājiem, un tie ir Car Vertical. Kā jūs visi zināt, tad Car Vertical ir vieta, kur jūs varat pārbaudīt jūsu automašīnas vēsturi. Vai daļēji viņi tur parādīs, vai arī pilnu vēsturi parādīsies. Tikai neceriet vienmēr, kad jūs pārbaudīsiet Car Vertical, un jūs redzēsiet visu no A līdz Z, kuri kāds brauc vai ko nē. Tā ir visi maksimāli iegūta informācija, ko uz šo brīdi var iegūt visās iespējamās vietās. Tikai ņemiet to arī vērā. Un šeit būs piemērs, kas atradās Car Verticalā, iesatot vinkodu šī Teslai. Kā jūs redzēt, tad šī bijusi kārtīgi nobliesta. Tā, kad nopietni, visi airbagi, visi ārā. Bet, kā jau mēs visi zinām, tad sadaisīt jau var. Bet ir forši zināt, kāda tā automašīna ir bijusi iepriekš. Jo Teslām, cik ir zināms, tad, kas ir reģistrēts Amerikā kā sists, viņām nav pieejami lādēšanās kaut kur pavelt un kaut kādas tādas lietas. Un ir arī daudz updates, nedod un vēl visādi brīnumi. Tā kā esiet uzmanīgi, kad pērciet tādas labas automašīnas. Droši pārbaudiet labāk Car Vertical un izmantojiet manu atlaižu kodu. Saņemsiet vēl 20% atlaidi. Esiet droši. Kā jūs redzēt? Es varu iedomāties, tagad daudz jau ir Dračilkini, CZD, tā kās pa divniekiem. Jā, viņai bija daudz divnieku, cilvēks bija braukājis ar viņu un pa dūmainību neizgāja. Un tas brīžiem var sanākt, kad ir ļoti dārgs remonts. Tāpēc labāk apsveriet domu, vai labāk pārdot lētu mašīnu un nopirkt citu. Vai, kā citi dara, censties guldīt naudu iekšā bezjēgā daudz un pēc tam arī brīžiem neatrast problēmu. Tāpēc mums viņi pārdeva ļoti lēti. Un sanāca tā, ka mēs arī secinājām, ka mēs netaisīsim. Nē, mēs vienmēr piedāvājam mašīnas uzreiz. Jā, jo mums tas arī nebūtu finansiāli izdevīgi bijis. Tāpēc šito automašīnu iegādājās viens no mūsu paziņām. Un viss, atdevām viņam arī pa super lēti. Nopirkām pa 250 eiro atvešanu evakuātoru, tāpēc, kad, pa ceļam, kā teikt, paķēra tukšā nāca apakaļ. Jā. Un pa 500 pārdevām, 250 eiro mēs nopelnījām uz šo. Un to ir šo skaņu? Jā. Un tā ir tāda brīžiem maziņa it kā nauda, bet, viegli. Tāpēc arī jāsecināt to, ka, ja kaut ko lētu piedāvāju, paņemiet kaut vai nopelniet 50, 100 eiro vai 20 eiro. Ja jā, kā man teica, saka, santīm pie santīm neliks pie miljonu netiks. Ne? Jā, tieši tā. Un viss nav vienmēr jācenšas tur uzreiz 1000 pelnīt. Tā kā arī ir tādi maziņi variantiņi, kurus pēc tam jūs varat vai kādam draugam vajag. Vai, ja gadījumā nesaiet, jūs varat pārdot kādam krūmu gonkām, kas brauks un tā tālāk. Tā kā pielietojumi ir ļoti daudz. Un jā, galvenais samērināties, kad katra nauda, kas ir nopelnīta, bišķiņu uzvārīt, tas ir ļoti labi jau. Galvenais kustināt galvu. Jā, tā kā varbūt jums arī, kad veikt neliela ideja, šitas pievērsīs. Jā, nepievērsīs, kas tas pa stūvu. Liks aizdomāties par iespējām nopelnīt naudu. Jā, tā būs gudrāk. Tagad ir rīts un muldāmais nav. Jā, es 9. vakar aizgāju gulēt, un viņš joprojām nav piecēlis. Jā, vakar lielāka guļa bija. Ziemas guļā aizgāju vakar. Un jā, šodien īstenībā mēs braucam pakaļ. Jā, rakst komentāru, kā jūs domājat, kam?
Īstenībā es domāju, ka reti, kurš Es taču nafigās. Es, man liekas, nekad neuzminētu, jo tās ir tik super retas mašīnas. Nu, viņas nav krūti ekskluzīvas, bet... Es domāju, tagad visi domā kaut ko tiešām ekskluzīvu. Jā, jo, bet tā marka uz ielas tu praktiski nekad neredzēsi viņas. Viņas vairs neražo. Nu, tu jau pateici priekš, ne, šito neliec. To jau reizi daudz ko neražo. Nu, labi, to neražo, bet tas bija, man liekas, vispār pateikt priekšā jau. Ko ar lētu nopirkt un ko neražo? Jā, un tagad mēs brauksim skatīties, kas mums tur būs. Un centīsimies nopelnīt kādu kapēciņu, jo tur arī vēl jāiegulda. O, nē, daudz nopelnīt. Es kapēciņām neņemās. Šī optimists kā vienmēr. Brīžiem arī tas nodara. Stay pozitīvi! Jā. Un tad īstenībā mēs arī apvienojam, kā jūs redzēt, vedam arī klientam apakaļ uz to pašu pusi automašīnu. Jā, ko mēs taisījām. Tad projektiņu uzlikām bodykitu un dažas vietas sagrāsojām, tā kā mēs arī apvienojam to. Un tas vienmēr ir, ja jums ir tālāk jābrauc, centieties izplānot, lai ir izdevīgi, lai nav vienkārši jātērē degvielā un viss. Tā kā padomājiet, ko jums jau pa ceļam vajag tur, vai ko jūs varat atvest, vai jūs varat kādu satikt, vai kaut ko tādu, un tas būs izdevīgāk jūsu maciņam. Labi, pietiek muldēt, laižam. Dai. Kā vienmēr biznesā ir tāds viens mīnus, no kur nevar nekad izmukt, tā ir degviela. Tā ir īstenībā diezgan sāpīgi vēl pēc tam pie šitām cenām. Jo katrai mašinai praktiski, ko brauc pakaļ, ja viņi ir tālāk, jums jāpierēķina vismaz 100 eiro. Bet, nu, neko darīt laikam. Tā kā jā, tā ir tāda lietiņa. Labi, šoreiz būs 80. Nu, gan jau kaut kas paliks pāri, bet, nu, jā, vienmēr vismaz sotaku uzreiz piemest klāt, ne? Tur vēl nobrauc pilnu bāku. Negribu sadīs, bet man liekas līdz gulbeniem apakaļ. Nē, es ielēju gan vienreiz bišķiņu. Nē, tagad ir praktiski. Nē, kaut 500 visur. Šitā vienmēr viņš man melo. Nē, kaut 500 km apmēram. No, 500 km. Es reāli aizbraucu to galu, un man bija pusbāka. Varbūt mazāk. Bet es ielēju droši. Labi, neņemiet viņu vērā. Viņš vienmēr mums tāds. Bet, nu, nē, nu man tad Rīgu jāplāk. Tu 140 vajag brauc. Nu jā, lai var uzspēt. Bet, nē, nu jā, brauc loģiski ar atļautu ātrumu. Nu tā ritīgi lēni, viņš ir ļoti ekonomikas, ja godīgi. Bet, nu, Rīga Liepāja apmēram jārēķina bāku un mieris. Nu, kaut kas jau paliek pāri, bet, nu, labi. Katrā gadījumā ideja sapratāt. Čupu iehaļi? No? Braucam. Nē, sagāja. Viss saremontēts. Jūs jau atcerēties, kā pirmā sērija mums sagāja? Nekad kaut kas šitāds nebija. Bet mēs esam visi sadaisījuši. Tieši šajā pašā vietā. Jā. Tā kā cheers un mēs mācam atdot klientam mašīnu. Kā saka, no sākuma jāpastrādā un pēc tam izklaid tikai. Mēs esam ieradušies. Bet labi izstās, man patīk. Īstenībā pa gabalu izstās labāk nekā bija domāts, ne? Jo. Un būs beidzot vismaz mājās, ar ko aizbraukt normāli. Jā, tas ir sāps, ko es domāju, ka daudz maz nezinu, ka tāda mašīna vispār ir. Redzēju, kas pa krāsu. Bet es nezinu, kā es nopirku, cerams, ka nevienam nedusmosies, bet labi, ejam apstīties. Galīgi šis akavīt dzīvi redzējis, ne? Spārnā caurums, aizmugurē āraka nav. Labi tā. Bet man patīk. Man šitie vienmēr bišķiņi patikuši. Viņa īstenībā dizainiski ir ļoti smuka mašīna. Viņam agrāk nāca tāds 2.3 motors. Pusi pat āķis ir, no? 2.3 turbo. Jā, un tie bija īstenībā baigi ātri. Pusi optika jau aizmugurē tā kā tunings. Es nezinu, ka tu mācies nokrāsot šitādā krāsā? Diez vai. Labs divas aizmugurēs arkas ir cūkāpļi. Bet tev izmēr, viņš ir īstenībā taisns, tikai arkas ir rūsā. Nu jā. Īstenībā ir Lukturs jānopulē. Smuka mašīna. Tikai rūsas piemeklējusi. Vai mums ir apskati gandrīz bišķiņu vairāk par pusgadu? O, koža, roža. Pusādas salons. Apsildām beņķi. Sveicināt. Ne, mums jau patīk, jā. Jā, mums jau patīk. Jā, nu kā es redzu rūsa. A, kāda mīnus vēl ir? Tehniski ir mīnus? Nu, kas teica, ka tu tas sajūg pedālis bišķi, tā kā, ka tu tā pusi izspiedniši, tad, nu. Tam pārbaudīšu. Nu, bet var izbraukt, ja gribās, nu. Mēs parasti pērkam un tad tikai... Jā. Tā interesantāk. Bet jā, tā jau viņa vizuāli. Tā jau viņa arī ir... Simpātiska mašīna. Negribās
jāgulda viņā ir man... Nē, tas saprotam. Tāpēc... Viņš īstenībā šitās mašīnas baigi reti, kur šo parku, jo viņš jau no 11. gada neražo vairāk. Jā, viņam... Vispār ģimenē ir 3 sādi. Jā? Jā. Jā, viņam ir problēmas. Zini, ka tur daudz no Opeļu viņām der, cik es saprotu. Jā. Jā. Atmetamie beņķi. Āķis arī ir. Pielaist apstīties. Kas mums tur īsti ir? Var pielaist viņu, pasīt. Pat ziemas riepas ir jau. Pirmā mašīna, laikam, ar ziemas riepām, kas būs. Jā, šis labs prikals, kur atslēga ir pa vidu. Jā, tā. Es nebūtu iedomājies uz to pirmo. Jā. Bet viņiem varēja zīt, ka arī problēmas ar tām slēdzenēm, ka viņas tur sāk. Dažreiz viņš ir tas gabarīts, bet jā. dēbi, bet dažreiz viņš tā kā... Nedēļ, jā. Jā. Smuku rūts. Vēl vienīgais pasažieri. Jost? Viņi visi, viņa nav pieskārdzēta, viņa deg lampiņa. Viņa liekas, ka kāds sēž uz laiku. Ok. Tas arī Viņam tas sensors. 3 apsņācamie. Jā. Ir tā kā Opelina. Laikam jau, viņš ir baigi nācis, bet es tik tā esmu dzirdējis, ka viņi ir tā kā Opeli. Atnākāmas pagājuši vasarā mainīju. Vēlas reizi tagad, ka bija tie lielie mīnusi. Dabūji, jā. Rūts jau smuku. Man jau liekas, ka baigi simpātisks auto īstenībā. Viņš tur pabrāja to pedālu, kas tev tur... Es te izbraucu pa laukumiņu, ja? Jā. Tā, kaut kas esāda sajūga. Nezinu, sākās diezgan labi. Bet labs, man patīk. Stīga aparāts. Nezinu, es laikam neko slikti nevaru pateikt pagaidām. Mums ir viena skaņa, ka bišķi nosviež sajūga pedāli, kaut kas grab. Tas varētu būt kaut kas saistīts ar izspiedēju. Izspiedēju gultni? Jā. Nē, sajūgs strādā, bet man liekas, izspiedēja gultnes piegrab. Tā dzirdēji? Viņi tev ar ārā arī dzirdēt. Bet tagad, kad pirmo reizi brauc, tad neskanēja. Viņš laikam bišķi dabū... Bija jau? Tu ieslēdz ātrumu, jā. Bet viņš ir galām izspiedz, viņš pazūd. Viņš kaut kādā zināmā pozīcijā. Bet tā sajūgs labi laižās viņu. Es saku, tā jau slēdzās jau labi. Tik cik tas izspiedējis ir piegrab. Labi, tas arī nekas traks nav. Kārbi jānoņem tik. Jā. Bet ja mūzika skaļāk pagriež, tā jau nedzird. Jā. Tas jau it kā, ja viņš tur funkciju pildi, tur bišķiņ tā skaņa, tas jau nav nekas tur tāds. Tā kā jā, es domāju, ka ir ok, nē? Nē, bet to bremžu diski būs gan jāmaina. Aizmugurē ir pilnīgi atdalījušies jau. Jā. Pasies to kanti. Šī te. No šitās šķirums. Jā. Bet labi, pa to naudu noteikti. Tie ir tikai sīkumi. Es domāju, ja mēs viņu ņemam, tad tālāk sarunāsim visu formalitātes un kaut kāds šovu jau vajag, jā. Es nezinu, pirmo reizi dzīvē sāpes būs. Jā. Vismaz pabrāvēsim kaut ko jaunu. Sen jau viņš ir? Nepilns aprīlī būtu 3 gadi. Johai. Tā kā pirkāt, jūs ritīgi gribējāt, jā? Viņam ģimenē 3 sābes. Jā? Jā, tāpēc jā. Bet esat kādreiz arī pārdevuši? Tā normāli. Nē? Mēs vienkārši domājam, kāda tā pirktspēja viņam. Jā, nevar saprast. Bet šis smuks krās labi. Tā pirktspēja, ja cilvēkam patīk, tad patīk. Jā. Viņi ir tādi, jā, kam patīk viņi. Ja idejas, ka apakšā jau tur ir, cik es zinu, tad tie paši, tas Opels vien tur ir viņam, cik Motors vēl bija līdzīgs izstījās. Viņš arī laikam ir lielāko daļu Opeļu balstīts. Bet tu pirmā mašīnā ziemenēm. Parasti, kurus mēs pērkam, nav ziemeni. Mēs esam īstenībā iegūši nākošo problēmu. Kā tu jūties par šī daudz mašīnu? Again, excited. Arčs vajag pozitīvu, kā vienmēr. Gan drīz tāds jau kā Behu būtu paņēmis. Bet, jā, šis gan ir kaut kas savādāks. Katrā gadījumā viņš ir ļoti ērtas mašīnas. Viņš ir diezgan lēta arī lietošanā, jo pa lielam viņai visas detaļas. Ja iet veikalā pirkt, vajag teikt labāk
saprast, no kuriem Opeļiem un pirkā no Opel, nevis Saab. Tad arī cenas ir pavisam cits veikala, jo tā bieži strādā. Ja tev, pieņemsim, ir Mercedes, ja tu aizies pateikt, ka tev ir Mercedes AMG, tev arī pēc tam būs pavisam cits cena detaļām nekā, ja būs, tu teiksi, ka tev ir parasts Mercedes. Jā, nu, tas, protams, neatiecās no virsbūves detaļām, bet tieši, ja iet runa par Hadenu un tām lietām, tā kā ņemiet vērā tādas lietas, autoveikalos nevajag lielīties, ka jums ir krutākā mašīna. Vajag teikt, ka tā ir parastā. Būs arī cita cena. Tā, mēs noteikti aizbrauksim uz Jelgavā labāko mojiku, ne? O, jā. Pie lielākā eksperta. Jā, pie lielākā eksperta. Un nomazgāsim, paskatīsimies, kā mums izskatās viņa tīra. Ekroši braucam. Varbūt kaut kas arī parādīsies, kāds brīnums. Labi. Laižam uz Ern auto mazgātu. Paskatīsimies, ko mums tur pateiks, kad nomazgāsim, kas notiks vispār. Esam ieradušies pie Erna auto mazgātu. Īstenībā es gribu pateikt uzreiz, šitā nav nekāda apmaksāta reklāma vai kaut kas tāds, bet šī vieta pieder mums ļoti labi pazīstamam cilvēkam. Un tiešām šitā vieta ir, es teiktu noteikti, ka ir labākā Jelgavā, kur nomazgāt automašīnu. Tiešām ļoti kvalitatīvu un iesaku. Kroši, esam nopirkuši mašīnu, un, protams, mašīna vienmēr jāatbrauc, jānomazgā, jāiztīra. Bet mēs atbraucām uz Erna automazgātu, un es pateicu, ka mēs neesam maksātāji. Mums ir priekšnieks, uzreiz izgāja. Kas vispār tā attieksme Jelgavā par mazgātājiem? Janka. Kreģa brauc. Jūs jau atceraties Janku no Viģikiem. Tad varējām apsities, kā viņš nomazgājis mašīnu mums. Būs Janka, jau skatīties, ko mēs nopirkuši Jelgavā. Jā. Mēs īsti nocēlām jelgavniekiem aparātu. Kā jūs tā nogulējāt? Jelgavnieki sāpes nepēr. Pasies, pat āķis ir. Moši, tu gribi šito? Tu teici, tev ir lielāka mašīna. Nebūtu. Jā. Un diski nevarētu būt. No, Kas to jau nebūtu? samazgās, tu esi šķi ķīmijas. Jā. Pasties. Rūs nomazgāsies. Reāli rūs tikai ir tur un vēl viss kaut kur. Un Caurumu nav. pasies salons. Nevajag iedziļināties Tik tīrs gandrīz tā kā pie tevīm mazgāts. Gandrīz. Gandrīz. Labi, Janka nemazgāja salonu. Mēs nokavējām mūsu laiku. Jā. Piedo, Janka. Dusmojies. Es tāpat nesam maksāt. Tu pasies uz salonu. Kad domā, cik es esā viņi sākā? No 4. Tu jau arī aizrāvies. Vai var Ja ir? tu dod 3, tad mēs tev atdodam. Mēs tev atdod pa pusi no Bija SS kaut kādā cenas. trinīt, jā? Bija gan. Viņš zēja 4 un zaugšu arī. Jā. Maksā īstenībā, es biju šokā. Nebūtu rūs un caurumu. Jā, tu arī gribi, tas jau teikt, ka... Tu jau pašiem jādara ir. Pat apskati ir pusgadu vēl braukt. Nē, es tā vispār nepirku. Un mums ir tās domas, tāds arī. Mums ir tīri interesi pēc. Tu mums visu BMW tikai būtu. Jo mēs saprotam, ka mēs varam jebko pārdot. Mēs gribam pierādīt, ka mēs jebko Es saprotu, varam ka Jelgavā ir grūti pārdot kaut ko, bet Liepājā mēs visu varam pārdot. Vienkārši dod tik šur pārdot. Mēs varbūt tavu kaberto, ko es pār kosmosa ieliet, arī Jā. varam pārdot. Ja tu pusi cenu novadīji. Kur tāds bija nerunīgs? Kur tev joki ir? Kur ir tā? Tie aizkad ir joki. Jau Janka, bet ir labs, ne? Nu, nelauzies, es zinu, ka tu arī paņem. Ja var vēl vismaz tikpat nopelnīt. Kad Čarčs jau sāk piekasīties. Kas jau vispār bija? Šis tāds ir. Tā ir man darba jaka. Viņš laiku bija izējumā, nu pēkšņi darba palika. Es visam man ir darba. Abiem kafiju. Jā. Mēs laikam esam izpelnījušies kaut kādu Kā godu. domā? Erna auto. Bet pasies šito vērķinu. Šitā Jā. krāsā negrib sev X. Tev uz tavu X, mēs aplīmēsim. Gribētu X aplīmēt kaut kādā interesantā. Jā. Šitā Tikai- ir nomas mašīna. Ja jūs kādreiz Jā. atstājat mojkā mašīnu, jums nav ar ko tikt, tad Īstenībā, Jānis ja dod. jūs gribat izbraukt ar šitādu mašīnu, interesanti, jums jāatved ir nomazgāt, viņi tev jums iedos izbraukt. Jā, un vasarā viņš dod kabrioli 93. Nē, nu vien. Bet ne visam. Es nezinu, man viņš deva. Bet var provēt. Vienkārši vajag atbraukt un paprovēt. Jā. Jā. Bet tiešām iesaku šito vietu. Tā kā droši vajag pa smuko samazgāt, tad jūs zināt, kur braukt. Tieši uz šito adresi. Lūdzu parādīšu. Rūpniecības iela 7. Bet pie viņiem nevar vienkārši braukt. Viņiem uz pierakstiņu vai internetu mājaslapā var uzreiz pats ierakstīties brīvajā laikā.
Jā, tā kā droši izčekojiet un tad jau tiksiet galā. Jā, jo es visu laiku no Liepājas Zanes Jelgava mazgāt. Jā, īstenībā tā arī ir. Un ne speciāli, bet viņš ļoti bieži te brauc. Jā, jo nav jāmaksā. Kroči, bijām pārējist, atbraucām, satikām Čapi, vietējo autodīleri. Viņš jums saka, kroči, vienīgi sāps ir un davai ņem tagad, lai mums nav jāvar uz Liepāju. Tas ir samazgāts, satīrīts. Čaps jau fīčo. Varbūt tūlītās uz sanās kaut ko arī pārdot un varēsim braukt tukšā mājā. Bet tad mums Aivi ir jāatrod vēl viena mašīna, lai mums nav tukšā. Bļa, nu tik lēti, jo tu neatdos kā mēs tev. Aivis tevi, es laikam sačakarēju bišķi kontentu, jo tā bija mana ašā ideja. Jā. Jūs saprotat, jūs gribat redzēt, kā tur to spārnu lāpu ciet un visu pārējo. Bet šeit jau mēs mācām biznesu. Kā Aivis no rīta teica, ja ir iespēja, ir jāpārdod. Tieši tā. Vai ne, Janka? Tu negribēji, mēs viņam arī piedāvājām, viņš teica, nerasta nekādu vērtību. Jelgavas vietējie perikupti uguni met jau. Kroč Čaps tagad brauc ar mūsu vāģiņu. Viņš ir sasmēries. Kroč tā tad Jelgavā notiek. Jā, atbrauc Kaut ko paēd. pa sajūgu murminu, ka mums mašīnu. likās viss normāli. Viņš izspēdēja jūtu. Nē, kaut kas jau tur bija. Bet tas nav tas trakākais. No rokas no īstās vietas augt, te jau viss kārtībā. Tas Aivis ej jau. Aivi, tu vari nopelnīt, vienkārši neko nedarot naudu. Un tu tagad skropīgs paliec? Nē. Viņš tagad pat kontentu satrauc. Bro! Ko es būs sobi? Viņš par kontentu satraucās. Bet nekas mums būs varbūt šitāda sērijas jātais tādas vairākas ātrās realizācijas mašīnas. Mēs pārvāksimies uz Jelgavu. Tu vienkārši vienā galā nopirks, otrā pārdos. Kā jūs domājat, pārdosim tagad vai nepārdosim? Man liekas, ka nepārdosim. Nu, tie perkupi paigāja gnīdas, man liekas, bišķiņi. Pucis, ko viņš velk, nu? Tā aizgāzēja. Janka, kā domā, pārdosim? Protams. Jo mēs paļu bombiņu sakrausim, pārdosim tāpat dārgāk. Tagad vienkārši neko nedarot. Mums ir nahaļau mašīnu nomazgāt, mēs esam nahaļau pēduši un vēl uzvārījām uz mašīnu. Tāds scenārijs varbūt. Nav ofigeni. To sauc par izdevušos dienu. Tiku bremzi arī. Bremzi. Tiku negram nekas. Viņš bez gaismām brauc, jā? Tīgās īrs. Jā? Negādāju. Kaut kas nenotiek. Normāli. Viņš saka, šitā, es ņēmu, kuri mans kāpos tā, kad tev ritīgi patīk. Viņš īstenībā labi izstās ārā. Jā, tāds tīrs. Tu tā aizbrauc un pēc minūtes viens brauc ar kuzavu tāda piekabē. Es domāju, viss jau ir. Sāps aizgāja. Jau viss. No? Jā, et naudu meklēt. Tad pat cik Tu teici kohujeni? Jā, bet tu būs nokaulējis 100 eiro tomēr. Nu nav. Jelgavnieks, ja jūs neapšķiet. Tev ir pretenzijas. Afigeni taču var uzvārīt, ne? Bet sev labprāt atsāt arī. Nu, redziet? Mēs tomēr labas lietas arī Jelgavas labākajiem perkopiem pārdodam. Video mašīna. Jā, davai. Jā. Aiziet, līdz sesā pat rīnīt, aiziet. Kliņš un mūsu kasē iekrīt brubļi. Varam tukšā mājā. Kroč, te pa citas kabras gāja. Nu ko, šitas skaistlīds ir aizgājis. Pārdevām reāli mašīnu 3 stundu laikā. Es jau saku, vediet uz ērna auto mazgātu, nomazgāsiet un jūsu mašīnu momentāli nopirks uzreiz uz sitienu. Cena uzreiz pieaug. Man mierīgi zvanīt, rakstīts visu nopirkšu. Jā, ieliksim čapi kontakts, tikai nezinu kādas. Nav kontakts. Bet viņi vienmēr var atrast šeit, ērna auto. Viņš tad bieži ir. Tā kā, ja kādam vajag sāpat rīnīt, var vēl paspēt uzrakstīt un droši. Jā. Tā kā, ja jums ir tā mašīna iepatikās, tad pēc rīnīšu pie viņa. Jūs domāju, ka viņš nebūs vēl projām pārdevs. Kādu vēl var pajautāt? Pag. Kas tur vispār notika? Nu tā, uztaisīsim tādu nelielu update, kas šajā video vispār notika. Daudz no jums nesaprot, kas te ir atved mašīnu, it kā pārdeva, aizbrauc kaut ko akal pārdeva, kas tas ir vispār. Nav interesanti un tā tālāk. Nu jā, kā jau mēs teicām iepriekš, tad šajās sērijās centīsimies parādīt, reāli kā notiek perikupu, tajā teikt, aprindās dzīvē vai kā tas notiek. Jo nav vienmēr tā, ka tu nopērci automašīnu,
tad tu viņu taisi, dari visu un tad mēģini tirgot. Nē, ir visādi daudz veidi. Kā arī pieņemsim, ja jūs redzējat sarkano astri, mums cilvēks piedāvāja, nopirkām, uzreiz atvedām un atradās cilvēks, kurš vienkārši bija gatavs piemaksāt nedaudz vairāk un savākt viņu. Jo, protams, arī viņam ir ērti. Viņam nekur nebija jābrauc meklēt, viņi brauc satīties vai kaut kas tāds. Viņi ir uz vietas jau atvest. Gan viņš iekonomē laiku un naudu, gan mēs iekonomējam laiku un iespējams naudu, jo mums vairāk nekas nav jādara. Tā kā ņemiet vērā, ka arī tādi veidi ir ļoti izdevīgi, es pat teikt. Jā, un tad runājot par Saabu. Tā arī bija tāda mašīna, ko mēs no sākuma bija grūti saņemties pirkt, jo Saabs ir ļoti rets, un rets viņš ir tam dēļ, kad viņš jau no 11. gada vairāk netirgo. Tāpēc ir tāds bišķiņas stereotips, ka daudz no viņiem baidās, bet lielākoties no viņiem nav ko baidīties, jo tas pats vien Opels. Tur lielākā daļa ir Opel detaļas, tā kā tur visu var dabūt un visu kārtībā. Automašīna kā tā, viņa ļoti simpātiska dizaina. Vienmēr ir patikusi, arī kad viņš bija jauns, viņš izskatījās tiešām smuks. Bet labi, tas tā. Tā kā ieteikums viens, nebaidieties īsti no arī retām mašīnām. Jo vienmēr retās mašīnas ir, kad apakšā tur ir kaut kādas normāla brenda mašīnas detaļas, tā kā viņas ir dabonams. Un otra lieta ir tāda, kā jūs redzējāt, tad arī šis viss nebija safabricēts vai kaut kas tam līdzīgs. Mums vispār nebija plānā viņu tādā dienā pārdot. Bet reāli, kā jau jūs redzējāt, tad mēs, pirms izdomājām, ja bijām Jelgavā, iebrauksim bērnu automazgātu vai nomazgāt smuki. Un viss tā bija prikola, un domājam, nomazgāsim, vedīsim mājās, sataisīsim un tad tirgosim. Bet, kā jūs redzējāt, tad satikām čapi un bērnu automazgātūs bieži brauc. Protams, visi perekupi mazgāt savas mašīnas pirms fotografēšanas un tā. Tāpēc tur vienmēr ir tā kustība viņiem, kā teikt. Tāpēc mans ieteikums ir, ja jūs nodarbojaties ar automašīnu tirgošanu, tad vienmēr centieties atrasties biežāk tādās vietās, kur, teiksim, tā ir līdzīgi domājoši cilvēki. Piemēram, ir perekupi un viss tās lietas, kas ir, kas var būt noderīgs. Un tā jūs varat iegūt jauns kontakts, arī kaut ko iegādāties turpatām, kas citreiz viņi savā starpā arī taču pārdo ātri, tāpat kā mēs to izdarījām. Un tās lietas, tāpēc vienmēr centieties, ja jūs nodarbojaties ar biznesu, tad tos izmantojiet savu sfēru. Nevis, ja jūs nodarbojaties ar mašīnu tirdzniecību, tad brauciet, nezinu, uz nagu salonu, kaut kur tur tusējiet biežāk. Tas tāds. Labi, tur arī var pārdot mašīnu palēmu, var pārdot visur. Bet tas tāds, kā teikt, ieteikums ir. Vienmēr meklējiet arī vietas apkārt visur, ne tikai tas nav Facebooks un visas tās lietas, kur pārdot mašīnas. Ir ļoti, ļoti daudz visādi veidi, kā var pārdot automašīnas. Kā arī šī gadījumā jūs redzēt, sanāca tieši tā, kad viņš atbrauc, mums bija tikko mašīna, viņš redzēja kaut ko izdīgu, viņš viņu pēc tam ir pārdevis, ja es nemaldos par 2100 vai 2200 kaut kas tāds. Pēc 2 vai 3 dienām viņu pārdeva kaut turpat Jelgavā, un visi redzēt, mēs bišķi nopelnījām, viņš arī nopelnīja. Un visi priecīgi. Tā kā, jā, izmantojiet katru iespēju, kas ir dot. Un, ja mēs runājam par naudām, tad mēs viņu nopirkām pat 1000 eiro. Kā jūs redzējāt, aizbraucam tur pat 2 kilometri un pārdevām viņu pat 1700. Nozīmē, mēs vinējām 700 eiro. Atskaitām 100 eiro degvielā, kas mums aizgāja, mēs braucam ar evakuātoru. Tad dabujām 600 eiro. Redziet, un pa lielam varētu teikt tā, kad neko nedarījām. Tā vispār, ka vienkārši aizbrauc, atved, pārdevs jau aizmirst. Redziet, šis ir tāds foršs piemērs arī kā brīžiem perekupiem sajiet, tik īzī vispār nopeln to naudiņu, kad, vieglāk jau vairs nav kur, bet brīžiem arī tāpat, ka var zaudēt naudu. Jā, tāpēc tas ir biznes, un kā jūs gribat pateikt vienu, tad biznesā izmantojot visas iespējas, kas jums ir dots. Jā, un nevajag katru reizi mēģināt visas mašīnas sadaisīt līdz riebumam tur pareizi un tā tālāk arī. Tāpēc, ka visam ir savs robežs, visam ir savs cenas, izmaksas un tā tālāk. Tas viss ir jāņem biznesā vērā. Tā kā tāda lieta. Cerams, ka sērija patika un tiekamies jau nākušajā sērijā. Davai, čau!